Un ilgstoši, ja saglabājas šis diskomforts vai jebkuras hroniskas sāpes, cilvēks nevar būt laimīgs. Tur varbūt laikam rodās tas... Jā, iespējams. Ka nevis no dusmām sabiezē žūts, bet no žūts problēmām sākas neapmierinātība ar tādu ikdienu. Drūts operē plānveidā, lai nebūtu jāoperē akūti. Ja? Rekomendācija ir operēt trūces plānu kārtā, lai nav šie akūtie gadījumi, kad trūces vārtos iesprūst zarnas, piemēram. Smēķēšana ilgākā periodā samazina kolagēna kvalitāti, un kolagēns atrodas aizstāvdos, kas arī nosaka to fascijas stiprumu. Ļoti, ļoti saistīts viss, ko mēs darām. Viss, ko mēs darām, saistīts. Tā kā 90 gadi tur nevienam nelikās, ka tas ir ļoti daudz. Viņi tur izbaudīja to dzīvi. Jā, viņiem bija problēmas tur ar kustībām, bija hroniskas sāpes, bet radinieki atbrauc pie viņiem ciemos, bija dāma, kuru veda sestdienos spēlēt tenisu, ar visu to, ka viņai bija tur operēta mugura un nebija principā vienas lāpstiņas. Viņa turpināja spēlēt tenisu. Kāda cita dāma pie brīvdienām brauca uz Skotiju azartspēles spēlēt uz kazino, un viņa to izbaudīja. Un tur joprojām domāja par tādu, ka dzīvē jābūt baudāmai, cik tas ir iespējams. Sveicināti podkāstā Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Mani sauc Madara Ozoliņa, es esmu Cēsu klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste, un vairāku epizožu laikā man būs tā iespēja, prieks un arī gods iepazīstināt jūs klausītāji ar brīnišķīgiem, spējīgiem un iedvesmojošiem savas jomas profesionāļiem. Iepazīsim Cēsu klīnikas speciālistus, runāsim par veselību, meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas svarīgi ikvienam no mums, par profilaksi, ārstēšanu un labsajūtu ikdienā. Šīs epizodes tēma ir aiz katra ķirurga lēmuma cilvēks un pieredze. Šodienas saruna būs kopā ar Cēsu klīnikas ķirurģi un ķirurģijas nodaļas virsārsti Baibu Gabrāni, kura Cēsu klīnikā strādā vairāk nekā 10 gadus. Izgājusi rezidentūru Stradiņos, kur apguva endokrīno ķirurģiju, ieguvusi pieredzi strādājot arī ātrajos un uzņemšanas nodaļā kā dežūrārsts. Līdzās profesionālajiem izaicinājumiem lielu lomu Baibas dzīvē ieņem skriešana un arī sērfošana. Labdien, Baiba! Sveika, Madara! Priecājos, ka esat pievienojušies sarunai, vai tas, ko tikko nosaucu, nolasīju, viss atbilst patiesībai? Man nedaudz samulsināja par rezidentūru Stradiņos. Tur droši vien jāprecizē, ka rezidentūra bija Stradiņu universitātē, bet bāzes slimnīca bija Gaļezeres slimnīca. Labi, precizēts. Izstāstiet varbūt tādā sākuma ievadiņā savu šo ceļu medicīnā. Kurā brīdī jūs sapratāt, ka tieši ārste gribat būt, ka tieši ķirurgs gribat būt? Jo es kādā no intervijām esmu lasījusi, ka jūsu tāda pirmā izvēle bija Mākslas akadēmija. Jā, mans droši vien ceļš uz medicīnu un ķirurģiju nav tas tipiskākais, tāds izvēļu ziņā, jo es zinu daudzus ārstus, kas ir kopš bērnības zinājuši, kad es būšu ārsts, es būšu ķirurgs vai es tur būšu kardiologs. Man tā nebija. Es diezgan esmu cilvēks, kas plūst un pielāgojas situācijām. Skolas laikā man ļoti padevās eksaktie priekšmeti, līdz ar to nolikt vidusskola eksāmenus tur ķīmijā, fizikā nebija lielas problēmas, bet jā, es mācījos arī mākslas skolā, un mans plāns bija doties uz Mākslas akadēmiju studēt restaurāciju. Bet Mākslas akadēmijā bija diezgan liels konkurss, es konkursu neizturēju, un iesniedzu dokumentus Rīgas Stradiņu universitātē uz medicīnas fakultāti, un tur tā kā bez problēmām arī mani uzņēma. Bet es domāju, ka tādas saknes, kāpēc medicīna varētu būt saistīts ar to, ka es uzaugu mājās, kur bija diezgan daudz cilvēku, tostarp arī mani vecvecāki tur dzīvoja. Tā kā rūpes par cilvēkiem, kam ir jau kaut kādas problēmas. Tā bija ikdiena mājās, un tā kā palīdzēt citiem vienmēr likās svarīga dzīves sastāvdaļa. Jo daudziem, labi, tas varbūt ir tāds mīts, ka ķirurgi bieži vien nāk no ķirurgu ģimenēm. Jūsu gadījumā?
ķirurgu manā ģimenē nav. Manas mammas māsīca ir ārsts kardiologs, un tas laikam ir vienīgais mediķis, ko es savā dzimtā zinu. Tā kā viens ārsts ir, bet nezinu, cik liela ietekme viņai bija uz mani. Un kādai tā izvēle krita tieši varbūt nākt uz Cēsīm strādāt un uz Cēsu klīniku, jo es saprotu, ka jūs pati no Gaujienas esat, jā? Es esmu dzimusi augusi Gaujienā, tur es arī pabeidzu vidusskolu un tikai pēc vidusskolas darbojos tālāk citā vietā dzīvot, kas ir respektīvi Rīga. Bet rezidentūras laikā es meklēju vietu vienkārši, kur vēl papildus strādāt, kur dežurēt, jo kādu laiku es dežurēju neatliekamajā palīdzībā. To darbus tā kā nevēlējos turpināt, un es meklēju, kuras kā ķirurgs stažieris varētu vēl strādāt. Un es īstenībā biju jau uz darba interviju Siguldas slimnīcā, un principā man bija gandrīz jau parakstīts līgums ar Siguldas slimnīcu par to, ka dežūras būs tur, bet man pieminētā mammas māsīca, viņa teica, Pako, es pazīstu doktoru Liepu, ar kuru kopā kādreiz strādāju, man šķiet, viņa meklē ķirurgu, kas varētu dežurēt, un aizbrauc ar viņu parunājies. Es principā braucu uz Cēsīm ar domu, ka es atbraukšu doktorai Liepai, pieklājīgi pateikšu, paldies par jūsu laiku, man ir darbs Siguldā. Bet intervijas laikā es iepazinos arī ar doktoru Vaivodu un apskatīju klīniku, un tomēr man izvēle krita par labu Cēsu klīnikai. Cēsniekiem paveicies katrā ziņā. Jums jau pat pieminējāt, ka neatliekamajā palīdzībā ir bijusi pieredze uzņemšanas nodaļā. Kas varbūt ir tas, ko no šīm pieredzēm esat paņēmusi līdzi ikdienā šī brīža darbā? Grūti nodalīt, kas ir paņemts līdzi, jo principā katra darba diena, katra nodarbība jau sākot, kas ir bijusi slimnīcās, lekcijas un pēc tam darbs ātrajā palīdzībā, tas visu laiku tādu kā mazu mozaiku liek kopā, kas veido to pieredzi. Un ir bijuši 3 vienādi gadījumi, liekas, kad man ir pieredze ar šo, un tad ir 4., kurš tomēr atšķirās, un tas atkal to bildi veido savādāku. Līdz ar to ir grūti pateikt kaut kādas konkrētas lietas, kas ir nākušas līdzi, bet studiju laikā mums bija profesors Kalējs, kurš mācīja propedētiku. Viņš pats ir izbijis ātrās palīdzības darbinieks, un viņš teica studentiem, es jums iesaku visiem strādāt ātrajā palīdzībā, lai jūs redzat, no kurienes nāk jūsu pacienti. Un es nebiju vienīgā, man šķiet, kur ņēma šo padomu un īstenoja. Es studiju laikā sāku strādāt ātrajā palīdzībā un tiešām saprast, no kādas vides nāk pacients, un arī saprast to prehospitālo etapu un kas ir tur vispār izdarāms un kas nav izdarāms. Un tas ir noderējis man pēc tam uzņemšanā strādājot, un strādājot uzņemšanā arī šīs te iespējas un tā dinamika, kas notiek uzņemšanā un kā var iepazīties ar pacientu, nāk par labu darbam nodaļā. Vēl tajā manā iepriekš pieminētajā intervijā, ko es esmu palasījusi, jūs minējāt, ka medicīnā patīk redzēt sava darba rezultātus. Man liekas, ķirurgs ir tas, kurš tiešām arī redz to rezultātu, kā bija pirms un kā ir tagad, kad ir tas darbiņš padarīts. Ko tas jums nozīmē ķirurga ikdienā? Es domāju, ka ikvienam gribās redzēt savu darba rezultātus. Ķirurģijā iespējams tas ceļš līdz rezultātam ir konkrētāks. Ir tā problēma, kas ir, zinām, ka ārstējama ar operāciju, ir operācija, un tad ir pēcoperācijas periods un attiecīgi rezultāts. Kas ir internās medicīnas specialitātes, tur tas ceļš reizēm nav tik vienkārši. Jā, ir saslimšanas, kur ir saslimšana, tur ir konkrēta zāle, un tas atrisina to simptomu klāstu, un tas ceļš ir tāds taisnāks, bet parasti tomēr tas nav tik acīm redzams varbūt. Tāpēc ķirurģija tādā ziņā ļoti pateicīga. Īpaši, kur ir akūtās lietas, kad, ja aklā zerne ir iekaisusi, sastratojusi, viņa izgriež ārā, pēc 2 dienām cilvēks vairs necieš un principā šobrīd ar relatīvi maziem griezieniem var doties mājās.
Studiju laikā jūs esat braukusi uz Angliju peļņas nolūkos, strādājot veco ļaužu aprūpes namā, pareizi kā aprūpētāji? Ja? Jā. Ir pareizi. Ko šī pieredze ir devusi? Varbūt vari ieskicēt, kāda bija tā pieredze un salīdzinot arī varbūt ar Latvijas, to Latvijā laikam neesat strādājusi aprūpes Nē, namā nevienā, bet nē. varbūt tā kaut kā vizuāli liekas ir ar ko salīdzināt. Jā, peļņas nolūkos. Es vidusskolu pabeidzu 2008. gadā, kad sākās finanšu krīzes, un es domāju, ka daudzas ģimenes Latvijā to izjuta. Studiju laikā es izmantoju iespēju, arī sadzīve bija tajā laikā savādāka man personīgi, un tad devos gan vasarās, gan Ziemassvētku brīvdienās. Es braucu uz Angliju, kur bija viens pansionāts, konkrēts viens, kur man bija labas attiecības ar pansionāta īpašnieku vadītāju. Viņš ļoti gaidīja mani ciemos, īpaši Ziemassvētkos, jo tas nozīmē, ka darbinieks varēs palaist brīvdienās un es varēšu nopelnīt. Un viņš to tā arī saprata, ka cilvēkam vajag nopelnīt. Un man 2008. Sanāk 10. gadā, kad es tur sāku braukt, man pirmais pārsteigums bija iedzīvotāju vecums. Tur jaunāku par 90 gadiem nebija. Tur bija 90 līdz 102 gadi. Un tas nelikās, tā kā 90 gadi, tur nevienam nelikās, ka tas ir ļoti daudz. Un toreiz es savai vecmāmai teicu, kurai toreiz bija 85 gadi, varbūt. Viņa teica, tu tāda jauna meitene būtu, salīdzinot uz pārējo fona. Un mani ļoti pārsteidz arī to, ka šos vecos cilvēkus, pirmkārt, viņi tur izbaudīja to dzīvi. Jā, viņiem bija problēmas tur ar kustībām, bija hroniskas sāpes, bet radinieki atbrauc pie viņiem ciemos, bija dāma, kuru veda sestdienās spēlēt tenisu, ar visu to, ka viņai bija tur operēta mugura un nebija principā vienas lāpstiņas. Viņa turpināja spēlēt tenisu. Kāda cita dāma pie brīvdienām brauca uz Skotiju azartspēles spēlēt uz kazino, un viņa to izbaudīja. Tur joprojām domāju par tādu, ka dzīvē jābūt baudāmai, cik tas ir iespējams. Tur vispār ļoti daudz ko var stāstīt. Viena no manām mīļākajām iedzīvotājām bija tāda Elsija, 99 gadus veca dāma, kura ir pensionēta medmāsa. Viņa bija strādājusi Londonas, nezinu, kurā karaliskajā slimnīcā lielajā senāk otrā pasaules kara laikā, tieši ķirurģijas nodaļā. Viņas kaut ko stāstīja šādus piedzīvojumus no ķirurģijas nodaļas otrā pasaules kara laikā, kas ir bijis. Interesanti. Ļoti interesanti. Man tur bija interesanti. Tā kā, jā, es braucu peļņas nolūkos, bet man tur bija arī ļoti kultūras piedzīvojums arī. Aprūpes nami izklausās pēc tādiem, ko parasti filmās rāda. No vienas puses, jā, no otras puses, kā jau es minēju, tie cilvēki nebija veseli. Viņi tiešām bija ar savām problēmām, daudz ar kustību ierobežojumiem, bija ar diezgan smagām demencēm arī. Un kas mani pārsteidza, šī te nostāja, kad cilvēkam ir jākustās un jādara viss pašam, cik ilgi viņš vien var. Un reizēm bija, kad no rīta, tam cilvēcim ir jāsaģērbjas. Un es zinu, ka man būtu ātrāk to izdarīt. Uzvilkt vienu apģērbu gabalu, uzvilkt otru, saķemmēt matus, bet man ir rīkojums, ka es to nedrīkst darīt. Man ir jāstāv blakus, jāskatās, lai viss notiek droši, lai viņi tur nesasitās kaut ko darot, bet man principā viņai, tai dāmai 50 reizes no rīta jāpasaka, tu to vari. Uzvelc tās bikses kājās pati. Arī šodien tu to vari, un viņi man lādējas un saka, ka nē. Un viņi saģērbjas, un tad viņi pasmējās, un jā, es zinu, ka es varu. Bet tāds notiek katru dienu, un tas ir tāds diezgan arī mentāls uzdevums katram tam darbiniekam noturēties un neiet palīgā, atstājot cilvēkam to uzdevumu, lai viņš saglabā savu autonomiju. Bet tam nav arī kaut kādas tādas neiezīmējās mentalitātes atšķirības. Nav tā, ka Latvijā vairāk, ka mēs novecojot tiešām kļūstam tādi nevarīgāki un negribam tā kā paši darīt.
Bet šie arī Anglijā cilvēki, viņi negribēja darīt. Viņi tiešām negribēja. Tajā istabā ienāca pirmais, ko es dzirdēju, kad es neko nevaru izdarīt. Bet tur vairāk bija, man šķiet, apmācība personālam. Es tur relatīvi īsu laiku strādāju, man tur nebija paredzēts gadiem ilgi karjeru veidot, bet arī es tiku vesta apmācībās par demenci, par Alzheimera īpatnībām, par to, cik svarīgi ir saglabāt šo te autonomiju veciem cilvēkiem. Jā, kā tur arī cilvēki teica, ka viņi nevar. Un tur ir tā sajūta, ka viņš īstenībā ar tevi arī manipulē, kad tu esi tas sliktais, kurš nenāk man palīgā un vienkārši noturēt tās robežas. Bet pēc tam gandarījums abām pusēm, vai ne? Uz to vienu dienu, jā. Tad nākošajā dienā viss sāks no sākuma. Darbs pansionātā nav viegls. Nav viegls. Ir bijusi pieredze arī Zviedrijā jums stažējoties, ja? Jā, rezidentūras beigās es Erasmus programmā devos uz Lundas universitātes slimnīcu, kas ir Zviedrijas pašos dienvidos, kas ir viena no lielākajām slimnīcām Zviedrijā, kur veic endokrinoķirurģiju. Jā. Tieši uz endokrīnu jūs tā kā tur darījāt? Jo rezidentūras otrajā pusē es arī sāku vairāk specializēties, vairāk strādāt ar ārstu, kurš nodarbojas ar endokrinoķirurģiju. Un tad es vēlējos redzēt, kā operācijas notiek citās slimnīcās. Un man ļoti paveicās, kad Zviedrijā šajā Lundas slimnīcā tur ir vesela nodaļa, kas operē tikai vairogdziedzerus, virsnieres, epitēlija ķermenīšus. Jā, un tur arī neiroendokrīnos audzējus operēja, kas Latvijā nedaudz savādāk iedalās, bet jā, tā kā arī ar to bija pieredze. Bet jūs uz turieni braucāt ar domu, ka gribās mācīties tieši endokrīno ķirurģiju, vai šeit jau tas bija tāds lēmums? Es sāku vairāk pievērsties endokrīnai ķirurģijai jau Gaļezerā. Jā, strādājot rezidentūrā kopā ar doktoru Jakovelu, es viņam asistēju visas operācijas, kuras tajā laikā viņš operēja. Un jā, no vienas puses orgāni ir latviešiem un zviedriem vienādi, operācijas tehnikas lielos tādos pamatos arī daudz neatšķirās. Atšķirās kaut kādas nianses. Tajā laikā Gaļezerā nebija, piemēram, neiromonitora. Es zināju, ka Zviedrijā ir, jo viņi izmanto, un tad tas bija tas, ko es īpaši gribēju saprast, kā darbojas neiromonitors, kas atšķirās operācijās, izmantojot neiromonitoru. Un tā. Lundas universitātē es arī pirmo reizi ieraudzīju šo te robotu iekārtu, kad laparoskopijas veids ar Da Vinci robota aparātu, nevis parasto laparoskopu. Tur jūs to tā kā redzējāt. To tas tagad arī Latvijā tā tiek darīts, vai Latvijā nesen nopirkt pirmo Da Vinci aparātu. Labi, es nezinu, vai Da Vinci, bet pirmo robotu, ar ko var operēt laparoskopijas, un tas nav Gaļezerā. Okay. Ļoti dārgs aparāts, ļoti dārgs aparāts. Kā viņš palīdz, kāpēc viņš ir labs? Viņā var pirmkārt izmantot instrumentus, kur nevar izmantot parastajā laparoskopā, kuriem ir citi leņķi, līdz ar to piekļuve kaut kādām noteiktām lokalizācijām ir vienkāršāka. Tas ir viens otrs, robotam netrīc rokas vispār pat par milimetru. Tas novērš kaut kādas mazākas trīces. Un vēl kaut kāds aspekts, par ko es līdz tam nebiju domājis, bet tas ir ļoti svarīgs aspekts. Lundas slimnīcā es redzēju, kad virsnieris tur operē ar šo te Da Vinci aparātu. Un es prasīju, kāpēc viņi izmanto robotu, kas ir ļoti dārgāks par parasto laparoskopu, jo šo pašu operāciju es esmu asistējusi arī doktoram Jakovelim Gaļezeras slimnīcā, un tas tiek veikts ar parasto laparoskopu. Un atbilde bija ļoti vienkārši. Profesors, kurš operē šīs operācijas, viņam sāp muguru. Da Vinci aparātā sēžot, ķirurgam ir mazāks slodze uz viņa ķermeni. Līdz ar to viņš droši vien, kad ilgtermiņā varēs šo darbu darīt daudz vairāk, biežāk un Viņš vispār sevi nenoslogot. Visu cieņu, šis profesors bija jau lielos gados, viņš ir pasaulē pazīstams profesors. Viņa mugura bija svarīga, ne tikai viņam, bet arī visai slimnīcai. Tur īstenībā tas stāsts ir,
arī tāds cilvēciskais faktors. Lundā dzīvo IKEA īpašnieks, kurš, labi, viņš vairs nav starp dzīvajiem, bet man šķiet, šis IKEA īpašnieks bija tas, kurš sponsorē to robotu, lai slimnīcā varētu operēt. Endokrīnā ķirurģija, tās ir vairogdziedzera operācijas. Ja? Endokrīnā ķirurģija ir ķirurģija endokrīnajiem orgāniem, kas ir vairogdziedzers, epitēlija ķermenīši, virsnieris. Ir, pie tā arī paliks. Man uzreiz Trīs- gribās trīs saprast, dziedzeri. virsnieris ir kaut kur tikai virsnierēm, ja? Jā, virsnieris ir virsnierēm, tādas maziņi orgāni. Bet, ja tur izveidojas kādi veidojumi, vai cistiski veidojumi, vai labdabīgi, vai ļaundabīgi audzēji, tad viņi vairs nav tik maziņi. Un ja mēs par kaut kādām tādām biežākajām saslimšanām runājam endokrīnajā ķirurģijā? Visbiežāk ir vairogdziedzera problēmas. Tie ir, nezinu, tās pašas cistas vai audzēji vai... Vairogdziedzera tipiskākais ir veidojums, kas ir dziedzerī ar aizdomām par malignitāti, jeb ļaundabīgu. Tas ir gan sonogrāfijā, gan, piemēram, punkcijā, citoloģijā pierādīta kaut kāda malignitāte. Vai nu pierādīt, vai aizdomas pamatotas, kas ir radioloģiski lielākas aizdomas. Tad nākošais iemesls var būt pastiprināt vairogdziedzera funkciju, kas ir tā saucamā tireotoksikoze. Jā, kādu laiku var lietot arī zāles priekš vairogdziedzera pastiprinātas funkcijas, bet, ja tur ir, piemēram, mezgls, kurš uzvedās neadekvāti un vienkārši strādā tā, kā viņam gribās un rada pārāk daudz tos hormonus, tad ilgstoši nevar lietot tās zāles gadiem ilgi, tad ir jāveic operācija un jāizņem ārā šī te vai nu daļa vai viss vairogdziedzers. Un tad ir vairogdziedzeri, kas vienkārši laika gaitā aug lielāki un lielāki, un tiešām reizēm ir pārsteidzoši, cik liels tas vairogdziedzers tajā kaklā var izaugt, un viņš sāk veidot kompresijas simptomus. Tas ir, kad ir grūtāk elpot arī var palikt? Kādam varbūt ir naktī grūtāk elpot, apguļoties uz muguras vai kāpjot pa trepēm. Kāds jūt kaut kādu diskomfortu kaklā norijot. Ja, un tad es pacientiem arī saku, ka nevajag gaidīt 85 gadu vecumu, jo tad ir vēl tur blakus citas saslimšanas, kad tā operācija paliek varbūt tehniski vēl sarežģītāka, vēl bonusā ir blakus saslimšanas. Nevajag gaidīt līdz kaut kādam pēdējam brīdim, kad vairs nevar savādāk, kā ir tikai operācija palikusi. Bet kāpēc viņi aug tik lieli? Tā ir kaut kāda ģenētika vai dzīvesveids arī, vai tas tā neizskaidrojami? Es laikam nebūšu visgudrākais ārsts, kurš šo te izskaidros, kāpēc. Jums jāaicina doktora Krūzmana ciemos, lai izskaidro, kāpēc tie vairogdziedzeri grib augt lielāk un lielāk. Vides faktori, protams, to ietekmē gan dzīvesveids, gan vides faktori, bet detalizētāk varēs izstāstīt endokrinologus. Jūs esat teikusi, ka īpaši patīk trūču operācijas. Ar ko tās ir tik īpašas, ka viņas tā ļoti var patikt? Laikam tur strādā šis te, kad redzēt savu darbu augļus. Trūču operācijas ir tādas, tehniski, es neteikšu vienkārši, viņas ir saprotams. Tur ir uzdevums konkrēts, ir caurums vēdera sienā kaut kur, kurš ir jādabūt ciet ar vienu vai otru metodi. Un tāds relatīvi tehnisks darbs, kas es esmu tehnisks cilvēks, man patīk strādāt tādas lietas, jā. Bet trūču operācijas, viņas pa lielam tad sanāk tādas, jūs zinat, ko sagaidīt? Kā tas viss, labi, es saprotu, ka ķirurģijā nekas nav prognozējams, un katra operācija visticamāk ir kaut kāds jauns uzdevums, bet trūču operācijas ir vienādas. Vienmēr viņa būs vienā vietā, tā trūce, ja? Nē, trūces var būt dažādas. Pat cirkšņa trūces var būt gan taisnās, gan slīpās, un tad tur ir kaut kādas nianses, bet principā, ejot uz operāciju, vajadzētu zināt, uz ko iet. Ja ir trūces, tad vajadzētu zināt, cik viņa ir liela. Jā, reizēm cirkšņos ir grūti izvērtēt, kāda būs tas iekšējo vārtu izmērs, bet ir jāizvērtē tas trūces maiss, cik viņš ir liels, un vai es varēšu operēt laparoskopiski vai konvencionāli, jeb ar tradicionālo griezienu ir jātaisa operācija.
Tas nav tā viennozīmīgi, ka tagad mēs laparoskopiski visu daram. Nē, protams, nē. Ja trūces maists ir ļoti liels, piemēram, pie cirkšņa trūcēm, tad nedrīkst veikt laparoskopiju. Tā kā labi, nedrīkst nebūs īstais vārds, nav rekomendēts veikt laparoskopisku operāciju. Tā operācija būs nevajadzīgi smaga gan priekš pacienta, gan priekš ķirurga. Bet trūču operācijas pārsvarā viņas ir plānveida vai var arī kaut kas akūts notikt ar to trūci? Trūces operē plānveidā, lai nebūtu jāoperē akūti. Ja? Viens ir tas diskomforts ikdienā, ko trūces rada, bet īstenībā tā rekomendācija ir operēt trūces plānu kārtā, lai nav šie akūtie gadījumi, kad trūces vārtos iesprūst zarnas, piemēram, un tad šo operāciju vairs nevar atlikt. Vai izdodas tomēr to zarnas daļu, kas ir iesprūdusi, iebīdīt atpakaļ vēderā, vai arī ir jāveic operācija. Pretējā gadījumā tad zarna sāk nekritizēties un ir peritonīts un smagas komplikācijas. Jo ir jau cilvēki, kas ar trūci nodzīvo arī droši vien, ka visu mūžu, vai ne? Jā, protams. Kas ir? Jo es negribu samelot ar cipariem, bet cirkšņa trūcē man šķiet vidēji risks, kad iesprūšanas risks gadā ir 3,4%, bet tas ir katru gadu. Tas ir daudz vai maz? Tas ir relatīvi maz, bet ja tā trūce ir, piemēram, izveidojis 20-30 gadu vecumā, pareiķināt, cik ir paredzamais mūža ilgums, tur sanāks diezgan tuvu, man šķiet 100%. Ka iesprūdīs? Iesprūdīs, jā. Aha. Tad, principā, ja ir tā mazā trūcīte, tad viņu labāk būtu tā kā arī ņemt un griezt ārā. Negaidīt to. Vispār rekomendācija ir trūces operēt, lai nebūtu šie akūtie gadījumi. Jo akūts gadījums no dažādiem aspektiem ņemot, viņš būs pirmkārt tehniski grūtāk operējams, tā operācija būs grūtāka, ir lielāks komplikāciju risks, gan saistīts ar to, ka varētu būt zarnas nekrozes vai infekcijas tajā vietā un tā tālāk, gan arī ir sliktāks iznākums pēc operācijas. Pēc akūtām operācijām ir lielāks recidīvu risks, ka tā trūce atjaunosies no jauna. Ja? Tas nozīmē arī, ja trūce ir darbspējīgā vecumā, tad cilvēkam plānveida kārtā izoperējot trūci, tas darbnespējas periods ir īsāks. Ja tas notiek akūtā kārtā, parasti tas notiek ilgāks retasojošanās periods, un tas darbspējas zudums ir ilgākā periodā. Kādi ir tie biežākie iemesli, kāpēc trūces rodās? Tas arī ir kaut kāda dzīvesveida ietekme. Es esmu arī dzirdējis, ka sievietēm pēcdzemdību periodā rodās šīs trūces, vai arī tas ietekmē, kad tiek smagumi cilāti. Kā īsti ir? Trūces tāpatās, kā, manuprāt, gandrīz visas saslimšanas cilvēka ķermenī ir multifaktoriālas. Ja, tas nozīmē, ka ir vairāki iemesli, kāpēc kaut kas rodas. Viens ir dzīvesveids un kaut kādi notikumi cilvēka dzīvē, piemēram, smagumu cilāšana, izteikts klepus, arī šie kaut kādi bronhīti, kas negrib atkāpties pēc saslimšanām. Liels klepošanas arī var izsaukt to, kad plīst tā vēderplēve un veidojas trūce. Grūtniecības laikā arī tas var notikt, tāpēc, kad mainās vēdera izmērs un iestiepjas audi, un kaut kādā vājākā vietā var notikt tas plīsums. Tad parasti gan trūces veidojas uz vēdera priekšējās sienas, nevis cirkšņos. Tiek smagums cilā tas pats, jo palielinās vēderā iekšā spiediens, ceļot lielu smagumu. Aizcietējuma gadījumā arī var tas notikt. Tas ir viens no tādiem īstenībā kontrolējošiem faktoriem, ko iespējams kontrolēt. Un tad ir paši tādi ģenētiskie faktori, kāds ir tas kolagēns, cik stipra ir tā vēdera plēve, kas spēj, ne vēdera plēve, fascijas, kas to visu satur kopā, vai cik viņas ir spēcīgas, cik viņas ir blīvas un tā. Smēķēšana arī spēlē kaut kādu lomu, ne tikai klepus dēļ, bet
Smēķēšana ilgākā periodā samazina kolagēna kvalitāti. Ja, un kolagēns atrodas aiztaudos, kas arī nosaka to fascijas stiprumu. Ļoti, ļoti saistīts viss, ko mēs darām Protams, viss, ikdien. ko mēs darām, ir saistīts. Bet, pieņemsim, ja tā trūce ir, viņa pati no sevis nekādīgi nepazudīs. Viņa Nē, trūce neuzsūksies nesadzina. nekur vai ar zālēm arī neko ar viņu nevar. Vienīgais veids ir ķirurģija. Jā. Trūce nesadzīst. Tas ir, tāpēc, ka tur ir, noformējas apkārt tādi vārti, kuriem cauri staigā pēdera saturs, un tur tāda arī paliek. Ja, tas tāpat kā mute arī neaizaugs. Lai arī cik ļoti jūs turētu viņu ciet, viņa neaizaugs. Bet bērniem arī trūces mēdz būt taču. Jā, ir trūces arī, ar kurām piedzimst, īpaši zēniem. Tas saistīts ar embrioģenēzes attīstību, kad sēklinieki noslīd caur cirkšņu kanāliem, var nenoslēgties šis kanāls un var piedzimt jau ar trūci. Šīs trūču operācijas bērniem atšķirās no pieaugušo operācijām, bet varbūt. Jā. Cik jums bieži sanāk šīs mīļākās operācijas veikt? Bieži. Vienmēr gribētos vairāk. Man būs grūti pateikt kādu ciparu. Es nesen resertifikācijai aizpildīju dokumentāciju, kur bija arī jāuzskaita operācijas. Bija par daudz, jā. 5 gadu laikā tie bija 100. Tas ir daudz. Bet salīdzinot ar citām operācijām, tas ir tas vairums no... Tā ir liela daļa. Trūču operācijas ir liela daļa. Trūču operācijas ir dažādas arī, tur baltās līnijas trūces, nabas trūces, cirkšņu trūces, pēcoperācijas trūces, laparoskopiski, konvencionāli, tā kā tur tas tāds diezgan liels tas akvārijas trūcēm ir. Vēl liela daļa ir žultspūžļa operācijas, diezgan tipiska saslimšana. Pastāstiet bišķiņ vairāk. Žultspūslis saslimst ar ko? Ar akmeņiem. Žultsakmeņi tie Jā, žultspūslī sāk veidoties akmeņi, kuri tad vai izsauc akūtas problēmas, vai hroniskas, vai arī atkal, lai izvairītos no akūtām problēmām. Var plānveidā operēt žultspūsli, lai nebūtu šī tā akūtā saslimšana. Tas kaut kā ietekmē arī tālāk to dzīves kvalitāti? Sākotnēji tas var ietekmēt dzīves kvalitāti, bet kā es pacientiem vienmēr saku, ka žultspūslis pats par sevi neko neražo, viņš ir pieliekamais kamberis, kur uzkrājas žults. Ja? Viņam ir tikai uzkrāšanas funkcija, tad, kad mēs pēdam, tad, kad tauki sāk kairināt 12 pirkstu zarnu, viņš izgrūž žulti uz 12 pirkstu zarnu, un viņš savu darbiņu ir izpildījis. Vienīgā žultspūšļa funkcija - pieliekamais kamberis. Tā, kad tā žultspūšļa vairs nav, mājas arī bez pieliekamā kambera spēja funkcionēt. Ja? Tad tās zaptas, burciņas un dārziņi tiek salikti koridorī, kas ir kopējais žultsvads, pa kuru ceļo žults. Tad žultsvads paliek platāks nedaudz, koridors paplašinās, un tur uzkrājas tā žults, un tad viņa tur uzkrājas un turpina funkcionēt īstenībā līdzīgi kā žultspūslis. Es esmu dzirdējusi to bieza žulca ir dusmīgiem cilvēkiem. Hipokrata teorija. Tas laikam nav, ja? Īsti nē. Es varētu piekrist tam, kad cilvēkiem, kuriem ir biezā žults, jeb sākas jau mazi akmeņi veidoties, ka viņi varbūt ir dusmīgi. Tāpēc, ka ir kaut kādas hroniskas sāpes. Varbūt pat viņas nav tādas izteikts, varbūt pat cilvēks nevar pateikt, ka viņam sāp, bet viņam ir kaut kāds diskomforts. Un ilgstoši, ja saglabājas šis diskomforts vai jebkuras hroniskas sāpes, cilvēks nevar būt laimīgs. Jā, tā kā... Tur varbūt laikam rodās tas... Jā, iespējams. Nevis no dusmām sabiezē žults, bet no žults problēmām sākas nevis dusmas, bet neapmierinātība ar tādu ikdienu. Jūsu ikdienā noteikti ir arī šīs neatliekamās operācijas, kad ir notikušas kaut kādas traumas, negadījumi.
Par šo pieredzi varbūt pastāstiet, cik bieži tas notiek, kas ir tas biežākais praksē, vai arī tieši, kas ir reti noticis? Nošķirsim to, ka es esmu abdominālais, ne abdomināls, bet vispārīgais ķirurgs, nevis traumatologs. Jā, traumas operācijas parasti saistās ar ekstremitāšu traumām. Biežākie, traumas sekas ir tomēr ekstremitātes, un tā būtu traumatologa kompetence. Jā. Cērs klinikā, diemžēl, traumatoloģijas profila vairs nav. Līdz ar to pacienti, kuriem ir nepieciešamas traumatoloģiskās operācijas, no šejienes tiek pārvesti, piemēram, uz Vidzemes slimnīcu, ja ir akūtas operācijas nepieciešamas. Tas ir, piemēram, kad tur kauls jāsalabo ir, vai... Pārsvarā tas ir kauls, citreiz muskuļi un saites, tas mazāk, bet pārsvarā runa par kauliem. Bet, ja ir, piemēram, vēdera krūškara sadurušanās vai mīksto audu traumas, tās mēs šeit aprūpējam, bet tās ir relatīvi mazāk. Kā ar tādiem, pieņemsim, tādiem smagākiem gadījumiem, tur, amputācijas vai kaut kas tam līdzīgs, to arī jūsu kompetencē veikt, vai tas ir tāds arī traumatologa? Amputācija ir vispārīgā ķirurga kompetence. Jā, amputācija pat neveiks traumatologs. Bet traumatiskas amputācijas ir diezgan retas traumas. Paldies Dievam. Ķirurga ikdienā līdzās tiem veiksmīgajiem rezultātiem, ko mēs redzam, ir arī droši vien gadījumi, kad nav labi rezultāti. Kā jums izdodās varbūt ar tām emocijām ikdienā sadzīvot? Es domāju, ka visi ķirurgi pārdzīvo par to, ja pēcoperācijas periods vai pati operācija nenoris tā kā plānots, tā kā iecerēts, vai tā kā vajadzētu būt pēc visiem priekšrakstiem un tā. Bet jāatcerās, ka visām invazīvām manipulācijām var būt komplikācijas, tā kā pilnīgi visām. Jā, pat injekcijai var būt komplikācijas, un jo lielāka tā invazīvā iejaukšanās, jo lielāki riski gan kaut kādām tehniskām problēmām, gan arī pēc tam komplikācijām pēcoperācijas periodā. Jā. Un tas jau droši vien, ka nav atkarīgs tikai no tā, kā ir noritējusi pati operācija un kā ir kaut kādas tehniskās lietas izpildītas, bet arī droši vien kopējais pacienta veselības stāvoklis un lietas, kas ir blakus lietas bijušas viņam, ne? Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā blakus saslimšanas ir viens, nākošais ir arī pacienta anatomija. Anatomija it kā mums visiem cilvēkiem vienāda, bet tomēr kaut kādas mazas atšķirības var būt. Piemēram, tiem pašiem žultspūšļiem, kur ir ļoti svarīgi zināt, saprast anatomiju, pirms viņus izoperē. Man šķiet ir 11 anatomiskie varianti, vien 20 pāri aprakstīti, kā tur var iet tas žultspūšļa vadiņš. Jā, un ļoti svarīgi viņu izdalīt pareizi, jo tur kļūdoties sakas ir diezgan dramatisks. Jā. Tāpēc tas pati operēšana, lai arī es domāju, ka visiem ķirurģiem patīk operēt, tas nekad nav nekad nebūs vienaldzīgs pret operāciju. Vienmēr jābūt diezgan saspicētai visai uzmanībai uz to operācijas brīdi, par to, ko dara, saprast anatomiju un visu pārējo. Jūs iepriekš esat runājis arī par to, ka pacientu attieksme pret veselību kā tādu savu ir ļoti atšķirīga. Kā jūs to savā praksē redzat? Cilvēki paši par sevi ir atšķirīgi viens no otra, un līdz ar to attieksme pret veselību arī atšķirās. Un kaut kāds tāds kulturālais mantojums arī nāk līdzi par to, ka kādreiz visa atbildība nāca no padomju iekārtas. Padomju iekārta bija atbildīga par to, ka cilvēkiem ir darbs, ka cilvēki ir izglītoti, ka cilvēki ir aprūpēti. Un tad nedaudz ir tā sajūta, ka kādam citam ir pienākums par tevi rūpēties. Protams, ne visiem cilvēkiem ir šāds uzskats, bet reizēm ir sajūta, kad pacients ir atnācis ar domu, kad viņš tiks aprūpēts, nevis atnāk uz konsultāciju.
vai ka tā ir tāda sadarbība ar ārstu, bet kad, šeit es esmu Dariet kaut ko. un lūdzu, jā, izdariet to, kas ir darāms, un tas nav palīdzoši, tad ir grūtāk vienkārši virzīties uz priekšu. Tā virzība ārstniecībā notiek lēnāk, jo ir starpība, vai pacients, piemēram, atnākot uz ambulatorisko konsultāciju, kas ilgst 15 minūtes, kurās ir iekšā arī brīdis, kamēr pacients atnāk līdz kabinetam, kamēr es sarakstu visus papīrus, noformēju talonu un vēl man jāpaspēj pacientam izstāstīt visu. Un ja tur tā anamnēze ir garāka, ar vairāk saslimšanām, un ja pacientam ir grūti izstāstīt visu pašam, un ja nav līdzi iepriekšējās medicīniskās dokumentācijas, kas ir izrakstīti, veikti izmeklējumi un tā tālāk. Ja man tas ir jāsāk meklēt vēl datorā kaut kur e-veselībā vai datamedā, tas aizņem laiku, un tad es nejūtos labi par to, ka tā konsultācija nav bijusi gana veikla, apjomīga. Man gribētos varbūt kaut ko vairāk izstāstīt, bet tad tur nākošais pacients, kas gaida, un tad tas tā. Protams, mēs visi gribētu, ka pie mums nāk pacienti, kas zina visas savas saslimšanas, kas pārzina anatomiju, kas pārzina savus medikamentus. Mēs saprotam, ka tas tā nav, bet tik daudz atbildību, kad man ir tie savi izmeklējumi līdz, un es aptuveni zinu, kas iepriekš man ir veikts. Ja es nezinu, tad man ir kaut kur uzrakstīts, kas tas ir bijis. Tas būtu, man šķiet, minimums no pacientiem, ko mēs varētu sagaidīt. Bet ir kaut kādas tās lietas, ko jūs esat varbūt novērojusi, ko cilvēki tiešām nodara sev pāri ar kaut kādu dzīvesveidu vai ikdienas paradumiem, kas noved pie tām ķirurģiskajām operācijām? Man šķiet, ka nav nekāds noslēpums, ka smēķēšana nodara pāri, ka smēķēšana ir kaitīga. Un nav runa tikai par onkoloģiskajām saslimšanām, kas tam seko. Viena no tādām skarbajām saslimšanām ir ateroskleroze. Jā, ateroskleroze var būt pilnīgi visos asinsvados. Tas būs sirdī ar infarktu un sirds mazspēju, tas būs smadzeņu asinsvados ar insultu vai agrīnu demenci. Un tas var būt arī kāju asinsvados, kas nozīmē, ka sākas kājās išēmijas ar mīklibošanu, kad kājās zūd spēks, līdz gangrēnām un kājas amputācijām. Tas man šķiet tāds klasiskākais, kur cilvēks principā, un pat apzinās. Es domāju, ka nav smēķētāji, kurš nezina to, ka tas ir kaitīgi. Līdzīgi ar alkohola lietošanu, tur arī pārmērīgā daudzumā tas var novest pie dažādām saslimšanām. Mēs ķirurģijas nodaļā bieži redzam alkohola dēļ, kad ir pankreatīte sākas, kas ir aizkuņu dziedzera iekaisumi, kas reizēm viegli ārstēs, bet citās reizēs tas ir ļoti smagi un dzīvībai bīstami. Par to visu runājot, par šo dzīvesveidu, ikdienas paradumiem, kā jums liekas, mēs kopumā medicīnas jautājumos esam tādi izglītoti Latvijā, un varbūt, ka tam būtu jāpievēršas jau skolas laikā. Man liekas, ka tagad veselības mācības pat īsti nav skolās. Agrāk bija? Agrāk bija. Man skolā bija veselības mācība, man bija arī anatomija, fizioloģija. Un manuprāt, es neņemšos kritizēt izglītības sistēmu vai kaut kādu programmu, bet kādai saprašanai par savu ķermeni, anatomijas saprašanai būtu jābūt ikvienam. Tas ir mūsu ķermenis. Tev nav nekā tuvāk kā savs ķermenis. Absolūti nekā tuvāk tev nav kā savs ķermenis. Tev viņš ir daudz maz jāpārzina. Un ja mēs to nedaram, ja mums kāds varbūt skolas laikā nemāca vai kaut kā, mēs to informāciju sākam meklēt paši, un kā jūs esat varbūt novērojis savā praksē, cilvēki nāk ar atrastām diagnozēm sociālos tīklos ar mākslīgā intelekta palīdzību, vai kā atšķirt to informāciju, ko mēs izlasām, vai tā ir uzticama, vai tomēr nē? Es domāju, tas nav nekāds jaunums, kad tiek atrastas diagnozes
ārpus ārsta kabineta. Arī grāmatā Trīs vīri laivā viņš šķirstīja enciklopēdiju, un, kā mēs zinām, bija pilnīgi visas slimības izņemot ūdens celī. Tas nav nekas jauns. Ja, tā kā pašķirstot arī šobrīd medicīniskās enciklopēdijas, domāju, ka visi varētu atrast vairākas saslimšanas, tāpēc ir noderīgi tomēr arī ārsta konsultācija, kurš var izšķirt starp tiem simptomiem, sūdzībām, kaut kādām mazajām pazīmēm, atsijāt, kas nav. Bet es neteiktu, ka mākslīgais intelekts vai sociālai tīkli ir tikai slikti šādā sakarā. Es domāju, ka tas pats internets var noderēt saprast, cik ilgi es varu lietot ibumetīnu. Ja man sāp galva, vai es varu viņu lietot 2 nedēļas no vietas. Tās ir lietas, ko arī var tur atrast. Nē, nevajag lietot, var dabūt koņa čūlu. Un tad būs pie ķirurga jāvēršās. Es pats neesmu meklējusi atbildes uz šādu jautājumu, bet es domāju, ka tur šādas faktuālas atbildes varētu būt korektas. Man šķiet, ka vajadzētu būt. Ikdienā jums sanāk apmācīt arī jaunos ārstus vai īsti nē? Ļoti maz. Pa laikam iegriežas kāds sastāvgada students, kuriem ir jāiziet šie ķirurģijas cikli apmācības, un tāda mums šeit ir semestrī 1, 2. Iepriekš bija daži rezidenti arī, bet rezidenti būs veiksmīgi pabeiguši rezidentūru, un tā kā jau no topošo ārstu ir mazāk. Un rezidentu apmācību arī līdz šim iepriekš veica pārsvarā doktors Forstmans. Arī jūs apmācīja? Daļu no apmācības es arī veicu pie doktora Forstmaņa. Varbūt apaļojot to mūsu sarunu uz tādu noslēgumu, jūsu ikdiena ir ārkārtīgi piepildīta gan fiziski, gan emocionāli darbā. Kas ir tas, kā jūs atjaunojaties pēc darba? Jo, kā jau es sākumā sarunas pieminēju, jūsu lielā aizraušanās ir skriešana. Varbūt par to var izstāstīt mazliet vairāk. Es zinu, ka tur ir interesanti stāsti, ko stāstīt. Un arī sērfošana. Pareizi? Es teiktu, ka vispār tāda fiziski aktīva dzīve ir manējā, jo tā ir bijis kopš bērnības, kad varbūt ne konkrēti tieši skriešana, bet skolas laikā tur pamainījās. Es esmu orientējusies, spēlējis futbolu, volejbolu un kaut ko tādu, bet dzīvē ejot uz priekšu, tā skriešana ir īstenībā vispieejamākais sporta veids. Tā kā es neesmu piesaistīta nevienai komandai, es neesmu daudz atkarīga no laikapstākļiem, un tiešām no tāda ekipējuma viedokļa tur diezgan maz vajag, lai tikai izpildītu šo skriešanu kā tādu. Tā kā es skrienu, es teiktu sen, vismaz 20 gadus. Bet tā uzreiz iepatikās un sākāt, vai tas tā viegli nemaz nenācās? Es esmu dzirdējis vienkārši, ka iesākt ir grūti, un pēc tam vairs nevar neskriet. Man šķiet, ka pats sākums tādai apzinātai skriešanai un skriešanas treniņiem man bija skolas laikā, kad man šķiet bija kaut kāds pavasaris, nāca eksāmeni, un es vienkārši sāku, bet no rītiem es skrēju pirms skolas. Es piecēlos stundu agrāk un gāju nedaudz paskriet. Un tāds ir arī palicis parts, kā skrien no rītiem pirms darba. Vēl paspēt izskriet? Ko nozīmē paspēt? Ja dienas sāk gan agri, tad daudz ko var izdarīt arī. Lai agri sāktu dienu, viņi ir laicīgi jānobeidz iepriekšējā dienā. Loģiski. Jā, tā kā tā. Bet bez skriešanas man patīk arī, sērfošana. Sērfošana ir kaut kas tāds, kas manā dzīvē arī diezgan sen ienāca. Tajā pašā Anglijā dzīvoju attīstībā. Es iepazinos ar dažiem cilvēkiem, kas bija uz to manu pilsētiņu, kur dzīvoju, atbraucu sērfot. Jo es dzīvoju Bormutā, un es tā parādu, kas tas tāds ir. Un tad es pamēģināju, man nepatika, jo tas ir šausmīgi grūti. Bet kaut kas tur tomēr bija iekšā, un tad pēc kaut kādiem gadiem es sarunāju māsu, ka aizbrauksim uz Maroku iemācīties sērfot. Un manai māsai nepatika, un labi, ka viņa saprata, ka viņai nepatika. Bet man patika aizvien vairāk un vairāk, un es esmu vairākas reizes braukusi ar mērķi iemācīties sērfot. Es neteiktu, ka es māku sērfot.
es varu pasārfot nedaudz, bet es joprojām mācos. Un tas ir absolūti grūtākais sporta veids, ko es esmu mēģinājusi izdarīt. Nu, tā kā fiziski tādā izturības ziņā? Arī. Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz mainīgās komponentes, tur praktizēšanas iespējas ir ļoti īsas, principā mērāmas sekundē, un tas ir atkarīgs no laikapstākļiem, kādi ir. Nu, jo tur ir jāsaprot, kā izskatās tie viļņi, kādi viņi ir, kā viņi nāk, vai šis vilnis, kas nāk, ir tāds, ar kuras varu sārfot, vai viņš nav tāds, un tur ir tā kā ļoti daudz tādai pieredzei jābūt, lai vispār saprastu viļņus, kas ir izmantojami priekš sārfošanas. Viens ir no krasta skatoties, nākošais ir, kad tu esi ies iekšā, kāds viņš izskatās tev aiz muguras, un reizēm viņš nāk vienā formā, un tad viņš pēkšņi samaina to formu, un tad kāds kliedz, nē, nekādā gadījumā šito nesārfo, savādāk būsi uz deguna smiltīs, un reizēm tā arī notiek. Ir bijis tā. Protams. Nu, smilts vēl nav tas trakākais. Tad, kad uz rifiem sārfo, kur rifu rajonā ir kontrolētāk, vienmērīgāk viļņi, kas priekš sārfošanas ir tādi labāki, bet tur apakšā ir diezgan tuvu tādi ļoti asi akmeņi. Tā kā tur iekrītot, tad var visādi savainoties, Bet to dēli jūs sienat pie kājas, vai ne? Jā, viņš piesiets pie kājas. Filmās es redzu. Jā. Un Latvijā sērfošana, es saprotu, arī pamazām tā kā sāk jau kaut ko dara. Ir savādāk jūra. Es pārsvarā esmu sērfojusi tikai okeānos. Jā, es jūrās neesmu īstenībā sērfojusi. Jūrās ir haotiskāki, viņi ir savādāki viļņi. Un īstenībā arī katram okeānam tie viļņi ir savādāki. Un, ja es sākumā mācījos sērfot Atlantijas okeānā, un es teikšu godīgi, man nepatīk Atlantijas okeāna viļņi, un tad man bija pieredze Klusajā okeānā, un tur tas klusais ir tāds tā kā pilnīgi cits cilvēks. Viņš ir savādāks, un tad Indijas okeāns atkal ar saviem untumiem. Diezgan pieredze. Tas kaut kāds periods dzīvē bija, kad atvaļinājumu es mērķiecīgi arī plānoju kādu vietu, kur var sērfot, un tad tā pieredze sakrājusies, jā. Burvīgi. Un tagad nākamā pieredze ir noskriet kaut ko vai nosērfot, izsērfot? Šajā sezonā izstāsta, ka man būs skriešana prioritāte. Nākošais brauciens atvaļinājums man būs uz Madeiru. Man sanāca ielikt vilcienā uz Madeiras ultramaratonu, kas notiks 25. aprīlī. Kā tas ir manā plānā. Ultramaratons, tas ir tā kā garš maratons. Tas ir vairāk kā maratons, jā. Tas ir kaut kādi 40-50 kilometri. Ja maratons klasiskais ir 42 kilometri, varētu domāt, ka viss, kas ir virs 42 kilometriem, ir ultramaratons. Amerikāņi nepiekrīt, viņi saka, ka viss, kas ir virs 50 jūdzēm, ir tikai ultramaratons. Madeirā es skriešu 80 kilometrus, tā kā būs man ultramaratons. Tas jau ir ekstra ultramel. Kas ir vēl garāk, tā nav garākā distance. Okay. Labi, Baiba, lai izdodas, paldies par sarunu, bet pirms mēs vēl pasakam uz redzēšanos, katras epizodes beigās izspēlējam ātro jautājumu spēli, kur nav pareizo, nepareizo atbilžu. Es nosaukšu 2 variantus, jūs apstiprinat, kurš atbilst par jums. Ja? Kāpšana kalnos vai atpūta pie jūras? Kalnos. Darbs komandā vai vienatnē? Komandām. Saulrieti vai saulēkti? Saulēkti. Skrējiens vakarā vai no rīta? Arī. Kā jau mēs to noskaidrojām. Operācija zāle vai konsultācija? Operācija zāle. Netflix vai grāmata? Grāmata. Saldumi vai augļi? Abi. Saplānota brīvdiena vai brīvdiena bez plāna? Kāds bija jautājums? Saplānota. Kas ir pareizais vai man biežākais? Jā, biežākais. Biežākais ir bez plāna. Vingrošana vai skriešana? Skriešana. Teātra apmeklējums vai kino? Teātris. Paldies, Baiba, novēlu, lai izdodas ikdienā ieviest visu, ko tikko pati arī nosaucāt vēl vairāk un aktīvāk. Un paldies klausītājiem, kas noklausījās podcastu Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Manuprāt, bija ļoti vērtīgi, noderīgi un katram kaut kas, ko paņemt līdzi savās dienas gaitās. Tiekamies nākamajās epizodēs.